Čau visiem! Šodienas tēma rokas instrumenti. Parunāsim par to, kā atrisināt vienkārši situāciju, kura veidosies darbā, kad mums ir tikai rokas zāģis, un mums ir detaļa, kur mēs kaut kādu iemeslu dēļ esam nogriezuši kaut kādu milimetru, 2 mm pa garu, tieši tik daudz. Lūk, šādos brīžos parādās to, ka kurš no mums ir mēsējis, kurš no mums māk kaut ko darīt, un kurš no mums vienkārši pērk instruments un gudri diši, ka viņam kaut kas sanāks. Tad, tā, ko mēs varam izdarīt? Man šī tik daudz jānogriež. Tas ir iebīgākais, kas var būt. Zāģa ceļš ir platāks nekā šī mala, kur man vajag dabūt šausmas. Tad, lūk, lai nebūtu jāatškarēs. Mēs varam slīpēt, ņemties, darīties, sačkarēt detaļu, protams, bet ir vienkārši risinājums, kā šo atrisināt. Mums vajadzīga kaut kāda vieta, kur mēs varam šo detaļu piespiest klāt. Ja? Piespiežam klāt ar galu. Un šeit nevis kaut kā šādi čakarējamies un krītam nost un cenšamies iesākt, un mums nekas nesanāk. Piespiežam detaļu klāt pie gala, piespiežam zāģi pie šīs malas, un mēs varam šo problēmu Lūdzu, kungi, precīzi līdz līniju. Lūk, šādi mēs varam izdarīt, un nav vajadzīgs obligāti pie garināties zāģi, vēl valsts zin kā skriet. Un pats galvenais, ne jau instrumenti noteiks to, kas tu esi un ko tu vari izdarīt, bet tās, cik daudz situācijas tu spēsi atrisināt brīdī, kad būs sarežģījumi. Paldies!